čalīši spēlē to Counter-Strike, un tu viņi tur pa mikrofoniem runā, un tur kāds bija ierakstījis to trako Igoru, ko viņš tur runā. Bļā, tas bija tik episki vienkārši. Tur 9 minūtes, ej tu nos, kur tāds cilvēks var būt? Jā, un tagad, zin kā, mums vajag pateikt, jā, lai lai bērni neklausās šito, jo viņi nedrīkst, jā. Un tur nekādas daļas mums, ja viņi tiks aizskarti, jā. Jā, mēs necenšamies nevienu aizskart, nevienu jūtas psiholoģisko stāvokli, mēs esam pilnīgi neatkarīgi cilvēki, un mēs nenesam nekādu atbildību par jūsu psiholoģisko stāvokli pēc tā, ko mēs jums rādīsim un sniegsim. Jā. Jā, es domāju, mēs varētu nospēlēt dažas klipiņas, tas Igors, viņš vienkārši tik fascinējoši. Wow. Bļā, man mūs izkaldi, kad ir žagats dīris. Nu jā, bļā, veciniem, kad peķi apies slīdi, bļā, un mea ritīgi pa to klitoru, bļā, saļām lūpiņam iekšā, bļā, tā, lai es, bļā, tas miklums tev pilns aiz ģim, bļā. Aizveries, bļēč! Tu, bļaļ, aiztaik to jebau, tu mazgrīgā kurci, bļaļ, nahu. Iedod savas mammas izpotēt pediņu, bļaļ, nahu, sīkai. Pirmkārt, tu esi sīks, loh. Iekārši. Tam Igoram ir pār 20. Nav kārtībā, reāli kaut kas arī kaut ko. Bet zini, kas man pieder, ka viņš kaut ko diršas laiku, un fonā saka, terorists, viņi tur karš notiek, viņi tur karo, tur komandu, tur cīnās. Un tas Igors diršās ar kaut kādu, cik tev čalam varētu būt gadu 10? 12. Un tam Igoram viņam ir kaut kādi 22 vai kaut kas tāds. Jā. Galvenais, ka tas ir, tas sīkais kaut ko tur aiztais muda, un tad tāds klusums reāli tāds 2 sekundes. Tāpēc man muda! Tas ir īkša style. Tagad vēl viens klausīs. Pizdēt, ne. Vakardien arī, bļaļ. Es pārdedu auģiku, bļaļ, nahuj. K4, bļaļ, stīri, bļaļ, sūc, bļaļ, pēc čom garāža, bļaļ. Sūc, bļaļ. Pastum, bļaļ, pusagris sūcēm, tas sūdu galvu, bļaļ, zem beņķi, bļaļ, ierāja kaut kādu maisiņu iekšā. Pavēl kāra, bļaļ, paskatās, bļaļ, 5 Bonaparte plakanais prēmiju. Ko domāju, čavs ilgi nevēl pīzes veikal pēc ko, bļaļ, tā pierījies, bļaļ, tā kā cūks, bļaļ, knap kaut ko atceries vakara beigās, bļaļ. Skas māja. Pīziet, bļaļ. Tāds čau. Kā lai viņš pasaka, viņš iesūc maisiņu, skatās 07, 05 Bonapartes, plakanais, bļaļ. Viņš nosauc visu 3 izmērus, bļaļ. Kas tur galā bija, bļaļ? Galvenais, ka 05 un tad viņš neko neatcerās. 05 un tad uz blašķīt. Cik blašķīts 03? Nē, 03 nav. Blašķīts, bļaļ. Plakanais. Labākais joks vienkārši cilvēks vēsturē. Jā. Gribi dzirdēt? Jā. Igor izpildījumu. Es vakar tavs muteris tik ilgi rīkoja drās, ka viņai spēks sāk un deg un teica. Tad tu biji Anglijā, jā? Ko? Tu biji Anglijā, bļaļ? Bāj labi, bļaļ. Jā. Pizdēt, bļaļ, nāk. Tu esi tik īsts, bļaļ, ka tev, bļaļ, mutis smit pēc kājām, bļaļ. Tas tu esi tik īsti, ka tev mutis mirt pēc kājām. Kur tā var izdomāt? Nu kā kaut ko tādu var? Kā kaut ko tādu var pateikt? Tur aizdomāties, lai tādam prikolam, es nezinu. Man patīk, ka viņš atzīstās, ka viņš nav, ka viņš ir traks vienkārši klausies. Muterē, bļaļ, kaut kāds, bļaļ, džeks, tur bija, bļaļ, pastūmas apakšā, bļaļ, zem beņķa malga bija slēps kaut ko, bļaļ, tam arī par rīku iedot, bļaļ. Ir, ne? Jēna, bļaļ, tagad, bļaļ, atbrauca, bļaļ, ķipa autiņu man skatīties, bļaļ, ķipa pirks vai kāds, bļaļ, tur, bļaļ, pohaiņas, es savu nodzētu purnu, bļaļ, izlien ārā, bļaļ, no savu dzīvokli, bļaļ, topī, bļaļ, nahu, ja bal, bļaļ, uz mani, bļaļ, tikai es kaut kāds, bļaļ, noziedznieks, bļaļ. Pēc katra vārda vienkārši. Atceries, mēs gribējām, ķipa, uztaisīt blow-show edition, kur mēs salikt tos pīkstuļus. Pīkstuļus, jā. Nu, kam paklausies šito, un tad pasaka, kāds ir iespējams. Kas Igor apit tev? Aizver to purnu, bļaļ, nahuj, ciet, Melvin, es to galvu, bļaļ, noskaldīšu no plecēm nost, bļaļ, sarānīs, ja banīs, bļaļ, dirsā pisēs, bļaļ, netīrās, bļaļ. Nāc uz bāzi pēc OVP, jomanē. Nu, tu vēl. Lur kā dirso savu AVP, bļaļ. Aizver žaunas, bļaļ. Muti savu srano piever, bļaļ, nahu, galvā, bļaļ, dabūju, bļaļ. Davai, ja bija, man. Tas bija siena.
Davai, ебio, maģi, galvenais man pieder, ka viņiem ir viņiem ir tas tīms, kur viņi tur ķipa cīdās pret tiem citiem. Un tu viņiem ir savu konferenci, un kad tur kaut kā 3 čalīši nopietni kaut ko šaudās, tur tusē, tur spēlē. Igors tur maudz kaut ko. Un daži vienkārši, tas Igors tikai kaut ko dirž. Bet, kas man patīk visvairāk, viņiem tur viens tas galvenais, tas kapteinis viņiem, tas un ķipa beigais čals, tas vispareizākais, kurš laika tur, beidz uz dirž, davai spēlēm. Nē, Aizdar to mazo mazgadīgo ģīmi, bļeļ, nahuj, ciet. Davai saņemās un parāds vēžiem. Saņemās. Tas tur kaut ko diršās, bļaustās, nodirš citas, viss kaut ko diršās. Pēkšņi viens kaut kur pavīd, davai saņemās un parād, kur vēžu zemā. Kaut kāds kapteinis Džeks, bļeļ. Davai saņemās un parād, kur vēžu zemā. Aizveries, bļeļ. Es vajag tā pārdzēros, bļeļ. Igor, tas ir kaut kāda leģenda, bļeļ. Tagad Igors Boža, bļeļ. Tas ir pīzdēt, es tikai nolaid tādu zobu, bļeļ, ka visam dzīvības, bļeļ, jebaķka paķi, bļeļ, uz poham šitos labāk nelaist brīvībā, jebā, bļeļ. Bļeļ, ej, tu dirst, bļeļ, ja jūs sajūs šito, bļeļ, ej, tu diršies pat zirg no kātiem nogās, bļeļ. To voncī, bļeļ, jebaķka paķi. Igoriņ. Ko? Izēd dirsu. Es tāds no malas čalis atkal beigās. Izēd dīrs, bļeļ. Ronīts vai kas tas? Udri. Nu, bļeļ. Aizver to muti, bļeļ, ciet, jebano, bļeļ. Igora provokācija. Bet arī vēl ir tas gudrais. Ko tu tur sēdi otrā galā? Tu neredzi, bļeļ, ka es šaudos, bļeļ. Nāc palīgā pimpi, bļeļ, jebanie, bļeļ. Nebļauciet. Nebļausti. Voice of reason. Ej, tu nekas labāks pa Igoru nav. Tas vienkārši balda. Tas čals jādabū blaužo. Come on. Šī tāds cilvēks mums vajag. Kaut kāda jau sagrauta psihe ķolēda, no? Viņš ir tieši radīts mums. Ok, let's go, bļeļ. Nesaprot angliski, ko, bļeļ. Nesaprot angliski? Jā. Ok, let's go, bļeļ. Ak, Dievs, bļeļ. Igor. Pilnīgs apsis, bļeļ. Kur šitādi rodas vispārīgi, bļeļ? Tas ir Valmieras akcents. Tas ir totāli saku, un tur viņš to ūdri pieminē. Tas ūdris, ja tas ir tas čalis, nu tas ir pīzdēs, bļeļ. Tad tas tie ir čalīši no Valmieras, bļeļ. Tas ir čista Raivo, viņš caurām dienām šito te spēlē. Raivo, Riksu un Rikša Bratonu un tas ūdris un viss šitie. Bļeļ, ka man tāda sajūta, ka tas čista tie viņi, bļeļ. Riksis ar Raivo. Jo tas Igors, viņš ir, bļeļ, nu, ka man, ja mēs salīdzinām Igoru un Iksi, varbūt tas skan debili, bet Igors ir intelektuālākais no viņiem diviem. Jo Iksis ir šitā Igora kopija, bet viņš ir, bļeļ, dumš. Viņš nevarētu tik gudri runāt tā kā Igors. Viņš to joku nevarētu izdomāt to. Bļeļ, tas joks, tas vienkārši. Tu esi tik īsti, ka tev mūtu smirt pēc kājām. Tas vienkārši milzīgākais uzbrauciens, kāds ir iespējams. Nevar neko pateikt atpakaļ reāli. Bļā. Ko tu pateiksi tādam atpakaļ? Tas ir vienkārši knockdowns. Un ir vēl šits bija viens klipiņš, bet ir vēl viens, un tad mēs to nākamajā šovu varbūt sagraizīsim, arī kaut ko parādīsim. Bet varētu arī uzlikt, pamēģināt tos pīkstus, tas būtu diezgan grūti, bet, come on, varētu pamēģināt. Tas skanētu tik redzi, pī, netīrais. Tas ir, man liekas, vēl pat smieklīgi dažreiz, kad ir tie pīkstuļi virsū. Nē, bet visvairāk piedara, ka tur fonā visu laiku terrorists win, we're going down. Viss kaut kas šaudās, visu laiku viens čalis, kurš nopietns, kurš nepievērš uzmanību tam visam, kas notiek. Čalis, kuram vienkārši nav pilnībā humora izjūtas, kurš vienkārši čīsti atnāca Counter-Strike paspēlēt. Kaut kas tāds notiek, ja kaut kas tāds notikt, es nosprāktu pie datora sēžot no smiekliem.
Ja es satiktu Igoru Counter-Strike čatā, tas čāls vienkārši sēž un vai saņemās un parādām, kur ež zemā. Fuck, kur tāds čāls var būt? Tas jau gan kāds siena bija. Tu čīstākais siena. Dvaču, man tā kūka cepās. Jebal.